Jautājums nekad nebija vai, jautājums bija kad. Nu tad tagad Siliņas valdība ir izjukusi. Tagad viss būs labi. Nu nē, nebūs. Bet mēs varam paņirgāties par situāciju. Tātad Siliņa pēc jaunās vienotības, jaunās tradīcijas atkāpās tieši pirms tam, kā tika atlaista. Ļoti nepatīkami redzēt, kā premjere, kur visu laiku bulijoja citus ministrus, liekot tiem atkāpties, ir spiesta atkāpties. Es atvainojos. Es gribēju teikt, ir patīkami. Principā Evikas pieeja bija vainot visus pārējos, tikai ne savējos, un nedod Dievs sevi. Sākumā likās forši. Stipra sieviete, tūlīt izskolos visus dirsējus, un viss būs kārtībā. Bet kļuva viņa drīzāk viena no dirsējiem. Bet tā nav viņas vaina. Vainīgs ir Dievs, kura balsi viņa dzirdēja. Un lai gan Evika nebija pirmā sieviete ministru prezidenta amatā, izskatās, ka viņa bija pirmā sieviete ministru prezidenta amatā ar psihozi. Varētu teikt, ka ļoti progresīvi, bet gan jau Dievs viņai pateica, ka progresīvi ir pie visa vainīgi, tāpēc noteikti nē. Čau, tu Dievs. Tu mani piesauci. Čau, ja jau tu esi te, tu esi runājies ar Siliņu? To, kas lieto manu vārdu saviem politiskajiem mērķiem. Jā. Nē, es ar politiķiem nerunāju. Un vai progresīvi ir pie visa vainīgi? Jā. Fuck. Nu nē, pie kaut kā jā, pie kaut kā nē. Paldies, ļoti palīdzēja. Tik vērtīga saruna. Ko es darītu bez tevis? Es tev Jā. Es nevaru tie būmeri. Jebkurā gadījumā es ceru, ka jaunā vienotība sašķelsies un izveidos jaunu partiju. Jaunā vienotība vai vienoti vienotībai. Citādāk grūti attaisnot balsošanu par partiju, kuru vadīja persona, kura apgalvo, ka dzird Dieva balsi un acīm redzami dzīvo alternatīvā realitāte ar alternatīviem faktiem. Tas ir bīstami, jo šis cilvēks nejūtīs atbildību par savām rīcībām, atbildību pret pārējiem, jo tā balss, tā Dieva balss, nekritizēs viņu pašu vai cilvēkus, kas patīk. Es mēģinu uz to skatīties kaut cik pozitīvi. Tas bardaks, kas tur bija, vairs nav. Tagad ir cits bardaks. Un Dievs man pateica, lai Siliņa vairs nekandidē. Tā kā nododiet ziņu.